Vai Zobastā ir kāds sakars ar basketbolu? To šodien cenšas noskaidrot Colgate turnīru 12 un 13 grupu spēlētāji. Savukārt mēs esam ieradušies, lai parunātos gan ar pašiem spēlētājiem, gan vecākiem un treneriem. Šodien esat viesos Rīgā, atbraukuši no Ventspils. Kāds bija ceļš vispār? Ceļš diezgan labs, lai arī ārā -20, autobusā silts, viss kārtībā. Lai nokļūtu šeit, lai nokļūtu Rīgā, uz pirmā 8 spēlēm no sākuma mums bija Kurzemes zona, tad bija tāds neliels viņas starposmiņš, un tagad esam izcīnījuši vietu pirmajā 8. Īstenībā pagaidām bērniem vēl ir tāds vecums, kad es uzskatu īpaši gatavoties vēl nevajag. Mēs vienkārši trenējāmies, kā trenējāmies, nekāda speciāla treniņa nenotiek, nekādas sarežģītas sistēmas spēlē neko neveidojam, lai bērni pagaidām vēl izbauda to bērnu basketbolu. Gan jau paspējas kombinācijas izspēlēt un vispārējo. Tas vēl ir priekšā. Kā vispār mazie spēlētāji jūtās nemājas spēlēs? Es domāju, ka viņiem tas vecums vēl ir tāds, ka viņi īpaši neatšķir, vai tā ir mājas spēle, tās ir izbraukuma spēles, ka viņiem nav atbildība, nav tas sloks vēl tāds. Viņi jau pagaidām izbauda spēli kā tādu, neskatoties, kur tas notiek un ar kādiem pretiniekiem. Viņiem tie ir svētki. Cik dienas paliksiet Rīgā? Tikai 2, gribējām jau vairāk. Un vakarā, kas ir plānots? Vakarā atkarībā no tā, kā nospēlēsim, gatavosimies rītdienas spēlēm. Jāiet laicīgi gulēt bērniem, protams. Nav jānodarbojas ar nedarbu savaldīšanu viesnīcā? Ir jau, tas jau nekur neizpaliek. Protams, nedaudz var izklaids ir, jo, kā es teicu, tie ir svētki lauku bērniem atbraukt uz Rīgu. Aizējam kaut kur pastaigāt. Pastaigāšana gan nesanāks, jo bišķiņ pa augstākā šodien ir. Kāda vispār, tiek pielietot paņēmieni, lai saliedētu komandu? Saliedēt komandu, tie ir kopēji pasākumi. Mēs dažādas, tās izklaides ārpus treniņiem kopā kaut kādu laiku pavadam, vai tie ir riteņu braukšana kopēji, vai kaut kādu savādāku pasākumu. Tā tas komandas gars arī veidojas. Nekas tur pagaidām neko sarežģītāk mums vēl nevajag. Komandas gars ir labs. Jūs esat Ventspils komandas treneris, bet vai nav dažreiz gadījumi, ka pat treneri vēlas kļūt arī kāds no vecākiem? Par savus komandas vecākiem es to nevarētu teikt, bet ir komandas, kurās vecāki grib ņemt ļoti lielu lomu. It kā palīdzēt, bet tā pašā laikā citreiz tas sanāk ar gluži pretēju efektu. Ir komandas, kas spēlē jau ar pick and rolliem, ar blokiem, ir komandas, kas vienkārši iet un improvizē uzbrukumā. Es esmu improvizētā uzbrukuma piekritējs, lai bērni individuāli attīstītos, lai nebūtu tā, ka viņi tiek ierobežoti kaut kādā sistēmā, ka jādara tikai viena vai otra lieta, lai viņi galvenais attīstās vispusīgi. Pārējās komandas, es domāju, ka arī īpaši neaizraujās ar sarežģītiem spēles zīmējumiem. Komandas faktiski, kurās ir viens izteikts spēlētājs, arī ir tās spēcīgākās. Vēl nekādas zīmējumi neņem virsroku, jo daudz bērnu neko īpaši daudz nevar izpildīt. Vai jūsu komanda arī ir viens tāds izteikts līderis, spēcīgākais spēlētājs? Nē, nav. Mūsu stiprā puse ir komandas spēle. Tā ir? Otrais periods arī ir beidzies. Rezultāts pa 1 punktiņu jūsu komanda atpaliek. Kādas iespējas par spēli? Mums ir tāpat kā DSN-am ar Rīgu, ir tāpat kā VF-am ar Ventspilu. Tas ir principiāls duelis jau no pirmajām dienām, kopš bērni spēlē un ir sagājuši kopā. DSN komandas puikām nav papildu motivācija vajadzīga, ir pretī Rīga. Ja? Visu cieņu Rīgas komandai stipri un viņi aug un veidojās. Vairāk tādas spēles mums vajag Latvijā. Jūsu ģimene laikam kuplā pulkā ir pārstāvēta komandā, ja? Jā, mūsu ģimene ir visi vecāki arī, kā mēs atbalstam savējos, jo, kā es saku, spēlēju dēls, bet man visi viņi ir dēli. Vai vecāki arī ārpus spēlēm sanāk kopā, apspriežās varbūt? Mēs esam tāda maza šūniņa komūna, kā mēs sevi nosaucam. Mēs braucam uz visām spēlēm viņiem un turnīriem līdzi un paliekam pa naktīm. Mēs mēģinām veidot tādu draudzīgu ārpus basketbola arī komandu, un to bērni jūt. Tas ir vajadzīgs. Pozitīvi atsaucās arī uz bērnu spēlu laukumā? Jā, viņi redzot, ka mēs vecāki esam draudzīgi, kopīgi. Viņiem ir, arī ļoti draudzīgs kolektīvs, un viņi savstarpēji veidojās. Jā. Mazie strīdiņi, kas notiekās vai nenotiekās, tā ir viņiem. Bet, viņi arī vienā skolā lielākā daļa ir visi kopā, un tas arī veido tādu, kā lai pasaka, draudzības saiknes viņiem stiprina.
Jūs bijāt diezgan aktīvs līdzjutējs tikko, kad notika periods, vai mēdz sniegt padomus arī trenerim? Es pēc savas, kā teikt, izglītības esmu basketbola treneris un grūti savaldīt tās emocijas un arī turnīros šeit tad es piepalīdzu arī pats kā treneris šeit komandai Nē, mēs aprunājamies. Protams, treneris ir uzklausījis, jo es šo zēnu zinu vienkārši. Es zinu viņas stiprās vājās puses. Un sagarā to, ka šodien, teiksim, Raivo Otersons, trenera Pļaviņa vietā aizvieto. Šo to es teiksim, tā pateicis, kam jāpievērš uzmanību. Vai basketbols vispār ir dārgs sporta veids, ja mēs runājam par bērniem? Vidēji dārgs, es teikšu. Lētāks par hokeju viennozīmīgi, bet vidēji dārgs. Jo, es uzskatu, ka šajā vecumā bērniem ir jābūt labiem apaviem, ir jābūt labām bumbām. Tādā ziņā tas nemaksā lēt. Bet, piemēram, ja komandas biedram ir jauns apavu pāris, vai tas uzreiz tiek ievērots un arī uzreiz tiek izvirzīta prasība, man arī tādas vajag? Ir. Tagad jau bišķiņ to NBA stiliņu noņēmām. Ja mēs runātu gadu atpakaļ, tad te bija ieraudzījuši Lebronam kaut kas jauns. Man arī vajag. Un tad krāsainas šņores, sliki un viss pārējais. Pilnībā noekipēts, basketbolists. Jā. Tas ir viņi vadās pēc tiem saviem melkiem, pēc tām zvaigznēm. Protams, ka, ja jau grib, tas stimulē viņus, kāpēc ne? Apsveic tevi ar uzvaru pār Ventspils komandu. Kāda iespēja par šodienas spēli? Nebija īpaši viegla spēle. No sākuma jau it kā zaudējām, bet beigās tomēr izrāvām uzvaru ar dažiem ātriem uzbrukumiem. Pārtērtām piespēlēm. Un ne jau tikai es arī visu izdarīju. Arī citi spēlētāji. Kas bija varbūt grūtākie spēles momenti? Grūtākais spēles moments bija tieši tas spēles sākums, kad mēs zaudējām jau ar apmēram 9 punktiem. Bet tomēr mēs atkal bija 19-19, un tad mēs izrāvām uzvaru. Vai treneru padomi stāvot maliņā arī palīdz spēles laikā? Jā, ļoti palīdzēja. Bez tiem mēs nebūtu uzvarējuši. Vai kā jūs vispār, teiksim, komandā iekšēnē viens otru arī uzmundrināt, varbūt, kad ir zaudējums? Jā. Uzmundrinām, piemēram, ja kāds aizved sodiņu, tad mēs parasti viņu kā lai uzmundrinām un tā. Ko apsveic jūs ar uzvaru? Izstījās, ka cīņa bija diezgan sīva. Bija, jā. No sākuma nenospēlējām tā, kā vajadzēja mūs nospēlēt, jo mēs neprotam spēlēt lēnu basketbolu pagaidām. Un, teiksim, tas mums arī, teiksim, ir tāds mīnus komandai. Jā, mums jāspēlē ir ātri. Vai tā nespēja spēlēt lēnāku basketbolu saistīta ir ar to, cik puišiem ir gadi, viņu mentalitāti? Arī, jā, bet, teiksim, mēs esam, skatoties no citām komandām, es uzskatu, ka mēs esam mazliet ātrāki. Līdz ar to, teiksim, mums jāspēlē ātrāk. Jā, un pielāgoties pretiniekam, tas ir, teiksim, ļoti, teiksim, pašiem uzreiz apgrūtinājums. Kā jūs vispār komentētu jauniešu, teiksim, dalību šajās spēlēs vispār basketbolā? Kādi jūs komentāri par jauno paudzi? Šīs spēles ir ļoti vajadzīgas. Ir tīpaši šiem jaunajiem censoņām, jā. Un es uzskatu, ka tas parāda tikai to, teiksim, ka Latvijā basketbols ir populārs, jā, un kad aug jauna paudze basketbolam. Vai šie mazie censoņi jums arī kādreiz runā pretī, jo redzējām, ka spēles laikā diezgan emocionāli komentējāt visu, kas notika uz laukuma? Pagaidām es domāju, ka viņi pretī nerunā, jo, teiksim, treneris no malas, teiksim, daudz vairāk tagad zina, un viņam nav tik liela pieredze. Jā, varbūt vēlāk kaut kad varbūt būs, bet, pagaidām ne. Pēdējais jautājums, kā jūs komentētu jauno tiesnešu darbu, ņemot vērā, ka viņi arī vēl tikai mācās? Viņiem ir daudz jāmācās, un galvenais drošāk jāsūt visas piezīmes, kas ir, teiksim. Kļūdīties jau mēs visi kļūdamies, kā jau cilvēcīgi tas ir, bet vienkārši viņiem jābūt daudz drošākiem, un tas arī pats galvenais. Ļoti labi, bērni cīnās, līdzīgas spēles, viss interesants. Vai jūs esat sekretāri arī pieaugušo spēlēs? Jā. Tad kādas varbūt ir lielākās atšķirības starp bērnu un pieaugušām basketbola spēlēm? Lielākas emocijas laukumā, kad bērni spēlē.
Tieši no vecāku un treneru puses? Nu, arī no bērnu puses. Lieliem tomēr nav tādas emocijas laukumā kā bērniem. Ņemot vērā, ka spēles tiesā arī jaunieši, vai tas kaut kādā mērā neapgrūtina darbu, vai viņi vienmēr korekti tiesā? Protams, viņiem arī ir jāmācās, jo savādāk jau viņiem nebūs kur mācīties. Tādās spēlēs viņi sev var pilnveidot, lai varētu pēc tam tiesāt pieaugušās komandas. Vai nāk arī pie jums pēc padomiem? Nē. Nu, lūk, esam arī aprunājušies ar Colgate turnīra spēlētājiem, kā arī karstākajiem līdzstājiem. Tomēr galveno jautājumu par zobupastu un basketbolu mēs neatrisinājām. Tomēr vairāk informācijas par spēlēm jūs varat iegūt Basket LV.